Jā. Un tad mēs esam atpakaļ atkal. Jā, mums viss ir saskatīts. Viss ir zināms, cik kuram. Redzēsim, ka spēlētāji darbosies ar saviem čipiem. Tā, nu, pagaidām Laizans 25, laba pozīcija, hijack, uzbruk. Viss notiek. Tagad, manuprāt, piedalīsies spēlētāji tādās divās kategorijās. Tie, kur grib, visi, protams, grib ilgāk nospēlēt, bet man interesē, vai būs tādi, kur to mēģinās izmantot. Es domāju, Aļeškins, tas 4. aizsīt, es domāju, tomēr viņš izmantos. Par pārējiem nevaru pateikt, nezinu. Mārija, es domāju, tā vienkārši gaidi spotu. Jo tomēr viņi visi olimpika spēlētāji, viņi spēlē, viņi zina, ka pārējie ir vāji. Un viņi zina, ka viņi, labi, šeit varbūt viņi nenospēlēs optimāli, bet viņi jau ir pieredzējuši, ka pārējie spēlētāji ir tik vāji, un viņam ir tie spoti, ka viņi var vinēt. Tāpēc es domāju, tā nespēlēs neviens šeit, izņemot to Aļeškinu. Tā, Skudrolin, ļoti maz čipu, jā. Kļāviņš fold, Mārim slikts kārts. Aļeškins, tā, kas būs, domāju, call? Nē, tomēr nē, tāpēc, ka vēl big blindiem runas, jā. Manuprāt, kad, un arī Ace 3 nofoldoja. Strukt, ka varētu, bet... Tas būs, es netaisītu call, jo es zinu, nevar viņš ar vajag karti, ka kalps desmitnieks. Un nav tā, ka viena trešdaļa, jā, uz robežas tā viņam 3... Es nezinu, man liekas, ka visbiežāk, ka viņš vienmēr liks all-in ar ace, ar dūzi. Un ar to, ka viņš Jack 10 diezgan labi iet. Tā kā varbūt nav maz tik slikti, bet šajā gadījumā... Jā, bet es šeit skatītos tā. Man ir mazas fiškas ir ļoti nozīmīgi. Un tāpēc tāda situācija, kad es zinu, ka es varu vinēt tikpat, cik esmu ielicis, ka man nav nekāda edge. Mazāk ielikt, vairāk vinēt var, procentuāli. Jā, tā ir taisnība, jā. Tomēr jau ir tuvu finālgalds, jau ir tuvu nauda, vajag tā. Jā, tā ir labi domāšana, jā. Un arī nesanāk strupkam uzvarētu. Jā, bet arī tā kalps, tur kalps Jack, tā nepaveicies arī bijuši. Dominācija ietītā. Tā. Tagad mēs esam tajā līmenī. Tagad blind ir ļoti lieli, plus otrā 3 un ante 300. Starting stake, gribu atzīmēt, bija tikai 10. Jūs varat tagad sārēķināt un saprast, ka starting stack pietiktu tikai, lai 2 aplis izdevot. Un mēs redzam, ka Laizans un Paļonis tagad dominē galdu. Viss mums tā mainās. Nav tā, ka viens kaut ko dominē. Uz robežas bija Kļaviņš un Skudra. Jā. Skudra tikai dubultojas. Tad viņam vispār tad bija kaut kāds. Viņam 10 tur kaut kas tāds, jā. Nepārāk labi bija. Tā, Laizanam nekas īpašs. Metis, jā. Labi, bišķiņa māksla tagad būs tā. Interesanti. Viņš bija arī viens no shortstackiem. Jā. Un ko viņš darīs? Tikai reizo, jā. Man patika tikai reiz. Vajag maksimāli. Tomēr mēs redzam, ka viņam tur ir kādi 30 vēl palika, 26. Tomēr, ja tā ielikt olien, ar tevi nevar piektolot, neviens rīrais nevar uztaisīt tāda vajag. Mēs redzam ideālu spotu, viņš domā, ka Kļaviņš var zogt un viņam ir iespēja... Jā, tu domā, bet cik Kļaviņam bija blind? Viņam bija 11? 30, viņam bija 30 kā. Kļaviņam? Jā. Tad viņam bija 10 blind, jā. Jā, 26. Es piekrītu, ka, spēlēt, tas ir, visvienkāršāk, all-in, viss. Bet tev arī neliekas tas, ka, viņš tā izdara ar kalpiem, bet ja viņam, piemēram, būtu septītnieki, viņš nereizotu. Bet es reizētu, es reizētu, tāpēc, ka parasti reiz tu taisi tikai ar stipru kārtu. Jā. Un cilvēki, šeit ir tomēr, kā aizmirst 100 lātu turnīru, cilvēki šeit nedomā, tur kaut kāda 5. pakapa, viņš domā, ko es domā, viņš domā par mani domā. Šeit ir vienkārši, tā, all-in, tad vairs, reiz ir stiprs. Tas tāda primitīva domāšana. Protams, nevienmēr tas strādā, tāpēc es arī komentēju, nevis spēlēju.
Jā, man liekas, ka man nepatīk, kad es to pašu darītu ar 7, tie paši ar kalpiem. Es vienkārši ar 10 big blindiem, es vienkārši 15 varbūt es vēl reizotu, bet es nekad nemesu savu roku projām. Bet tad, ja tev ir 10 big blind, manuprāt, tas pat izskatās vājāk kaut kur. Un tu varētu īstenībā, jo tik un tā, ko tad dūzes 9. Bet ar tiem 7, ja es spēlu, es jebkura flopa iešu olnu. Bet tad tu viņam dod iespēju. Jā, bet redzēt brīvi, par lētāk. Jā, bet tas sana, ka ja viņš uztasies kolu, viņš ir vajag par mani. Ilga perspektīva viņš būs mīnusa. Es būšu plusa. Nu jā, no tāda viedokļa. Es varbūt vairāk tā īslaicīgi skatos. Man liekas, īpaši Big Blainos kaut kādu calling station, kur liekas, ka viņi varētu nefoldot, un tad uztais varbūt bišķiņ vairāk kā minreiz. Nu, šeit arī tā, ja tur tāds kā zvēja būtu Big Blind, un es uz Small Blindu uzbruku, tad es, liktu tur tomēr vispār call. Ja es man griboties, lai viņš tur piedalīties uzreizot tā. Jā, tā ir spēlētājs, tad točno reiz. Bet nav tā. Manuprāt, abi varianti kaut kur ir taisnība. Kaut kur tā, nevar tā. Ja visu laiku spēlēt vienādi, tad visu uzreiz zinās, ko tu dā. Tā arī nevar tā. Pielāgoties situācijas, kā viena galda tā, otra galda citādāk. Bet varu arī patikt, ka spēlētājiem diezgan laba karta nāk, nezinu. Jā, mēs pašlaik neko tādu nav. Premiums. Nekādus kalpus, 10, 9 nebija redzes. Labi, bijām paspēlējis kādas 5 stundas, un tā, nekas nebija. Arī pie galda tā neko neredzēt. Marim tikai tur duži bija. Bet, jo labāk kārtas nāk spēlētājiem, jo vairāk viņi spēlē, jo interesantāk skatīties. Tā Marim nepārāk laba kārtā. Aļieškin, tā. Tāda pozīcija, nezinu. Bet viņš ir čiplīders, var pamēģināt. Mums tādas kalnas domā. Jā, it kā laba kārta, bet pēc viņa vēl pusgals runā. Tā. Interesanti. Lai viņš nokālos vai tikai Melika Solēna. Kā tev izskatās pēc viņa valodas? Kad pirmās reizes biju spēlējis dzīvē, biju domājis, ka es esmu ļoti labs psihologs, visu sapratu, ko pārējie domā. Aizgāja mēnesis, un es sapratu, ka vairs man nevajag par to domāt, jo nekas labs no tā nevar sanākt. Vau, man bija tāds sajūta, ka viņš vienkārši gribēs nokālot. Jā. Bet es arī pa lielām neredzu vieglu kvalitāju. Man liekas, vajag palānēt. Jā, ar 10, jā. Tā. Nekādu īpaši viņam ir perfekts stēks, un viņš diezgan, viņš kur 2+2, jā, tā kā diezgan agrā pozīcijā. Viņam ir kaut kas. Es domāju, viņš bija pielienos tur paskatīties, flopa, ja flops būs patikams, viņš palielinās, ja nē, tad vienkārši metis prom. Vienkārši man būtu... Tagad viņš reiz. Jā. Un tagad Aļieškins nofoldos. Jā, viņam tas viegls lēmums, nekāda draw flash viņam nav, tur runner and street, bet tas ir, tur, cik tas ir kādi 6-5%, tas ne. Jā, protams. Es pārezinu, ka, nezinu, man nepārāk patika, ka viņš tur no 3. pozīcijas tur uzbruk uz visu galdu, tas tā. Bet Edgar tā. Bija izpildījis savu spēles plānu. Jā. Tad kaut kā iepriekš pie galda visi bija tā jautā. Runīgi, jā, šeit kaut kā tā. Es vienkārši tagad domāju, ka viņš nokālīja tos 10. Varbūt no sākuma liekas, ka ka tas nav būt īpaši pareizi, bet no vienas puses, bet tas vairāk ir, ja tu spēlēji cash games. Ka tu samazini savu variantu. Jā, bet cash games es piekrītu, tas ir ļoti labs kols, bet cash games tev ir dziļs steiks. Jā. Un šeit tu esi, šeit blindi sāniek 1,5-3 un devar tur, piemēram, 50,000 žetonu. Tu nevar tā. Jā, bet manuprāt ļoti daudz, manuprāt ļoti daudz, kāpēc viņi vienkārši domā, varbūt neapzinīgi to, kad viņi negrib
riskēt. Vat es domāju, tā ir tiem spēlētājiem dzīvē, jo viņi spēlē gan kešu, gan dzīvēs, un tur bišķiņ viena spēle aiziet uz otru spēli un otrādā. Tu varbūt tur kešā vairāk gamblo, kad nevajag gamblo, kad tu zini, ka pretfutbolu ir izdevīgi, es zinu, ka es priekšu, bet tas... Jā, piekrīt. Tā. Ledus Kalns. Pirmo reizi mēs redzam, ka viņš... Jā, bet arī jauns spēlētais pagaldi, cik viņš tur sēdē, nezinu, 20 minūtes, bet jā, pirmo reizi. Kungs dāmā. Sūriet, ne? Tur laikam stīprak. Jā. Jā, krietni stīprak. Hei, dāma karalis sūriet. Vienmēr liekas stipri. Jā, tad jūtat. Vilinoši. Jā. Street flash. Jā. Bet viņš arī, šis džeks arī vēl bija ļoti, nebija viņam daudz. Tā bija cerība, tur bija tā. Jā, līdzīgi kā man šodien arī. Es arī iegāju. Nepaveicies, jā? Nē, bet es iegāju. Džeks visu laiku 2 reizes pēc kārtas vēlā pozīcijā reizo. Un man arī bija 15 big blind. Un šakal reizo, un es domāju, man ir reiz dūs 9. Domāju, es nevaru, man jāiet. Pēc tam, es domāju, nofaldās. Viņš snap call reiz queen un 9 uz flapa un river queen. Jau gandrīz vai. Jā, tā. Un tādas brīžas domā, priekš kam tad vispār tā 9 sāt, tā kā, Jā, man jau bija, būtu perfekti, tad man būtu ļoti labs stēks. Jau kad vina, kad tu esi underdogs, tas tā sajūta, ja man šodien tā ir, tad viss var sanākt. Ir, tā ir labs sajūta, jā. Nav tā turnīras, kā tu vari visu laiku tur spēlēt, te vajag tā veiksme turnīrā. Tu, protams, cash games tu kontrolē visu. Bet turnīrā veiksme vajadzīga faktors. Jā, pēc kāžkiem mēs arī pēc manas pieredzes arī vajag dažbrīd veiksmi. Nevar bez tās nekad. Jā. Protams, nevajag galvenais zaudēt galvu, kad neiet, un tur sāk tiltot, kā man sanāk visu laiku. Bet tā, protams, veiksme vajadzīga. Mums ir zināmi daži labi stāsti par veiksmi, kad, piemēram, VSOP, es neceros, kas gada 2008. Jamie Gold, pirma vieta, 12 miljoni, tur money maker un tā. Jā. Tas, cilvēki nav poker spēlētāji, zina noteikumus, bet rezultāts ir tāds. Jā, arī bija tas viens spēlētājs, arī kurā gadā Darwin Moon. Viņš bija tur kaut tāds tracker vai kas jā, viņš jā. bija, Jā, tāds bija jocīgs. Es arī nezinu, ne latviski, ne. Jā, ar traktoriem brauc. Kaut kas viņiem tur bija. Un tagad vēl viens prēmijums. Mēs īstenībā redzam ļoti daudz labas kārtas. Un pirms tam viņš bija tā pablefojis bišķi, varbūt tagad viņam tas noderēs. Tas viņam var noderēt, jā. Lai zinām pozīciju, viņš to izmanto, varu pateikt, tā laba kārta, es viņu vietē arī to izdarītu. Jā. Bet skaties, small blinds, nemet kārta. Un arī saprotams, tur viņa jau lin var. Jā, bet arī diezgan viņam smagi ir. Mēs redzam kārtas, bet kad ir reiz, tad, kad ir 3 bets, tad ir what? Man visu laiku domās, ka neviens nespēlēs labu karti, visi blefa. Šit es gribu izslēgt šito. Jā, tā domā, jā. Bet dzīvo tā nav. Jā, viņš nometīs, tā arī jūt. Bet, ir grūti piekrīt. Bija 3 bets. Nav tā, ka Laizans tur 3 bets. Laikam pirmā reize 3 bets. Pirms tam viņš tik Olinē bija vienais ar dāmu. Interesanti būs Olins, jā, vispārreize, super. Bet fold būs, jā. Tā, laba tāda izpale bija. Jo tie reiz kolot, nepatīk man tā. Ja viņš nokalot ir? Nevis, jebkurš no viņam jau nokalot. Jā. Man vispār pie tāda turbo struktūra, tas kol, tas, es nezinu, tu var uztaisīt ček, bet kol, nezinu. Pārāk turbo, tu nevar tā spēlēt. Bet tad atkal viedoklis, tad
kāpēc viņam vajag trībetot ar... Tad viņam nevajag to dūzu 7. Jo tas ir to, ko viņš dara. Es šaubos, vai viņš izdarīja to pašu kustību, ja viņam būtu 9-3. Tām piekrītu, bet tā tu var darīt, ka tev ir tā pieredze, tu saprati to būtību, ka tev vajag tā situācija un rādīt to iespēju, nevis tas kārtas ar dūzu 7. Pirms kārtas palīdz, jā. Nē, kārtas, protams, palīdz, bet, jā, piekrītu. Tā, Edgaram nekas. Tā. Viņš sāk uzdarboties. Jā. Tā iegājas tāda ritmā. Bet man īstenībā kaut kur tas nepatīk, jo es ticu tam, tad, kad tu nevari visu laiku reizot pēc kārtas, tev jāapstājās, jo tad pārāk tev netic. Un tagad mums ir dīvains call. No kļaviņa. Viņš nofoldo 8. Viņš nofoldo 8, bet ar 3-6. Varbūt labi, tas ir mīļākā kārta. Tas netaisno no spēlēs viedokļa, bet tā. Jā, redzēsim. Un arī tad Aļeškins. Jā, bet viņu var saprast. Viņam tur sjūtēt, tur tā. Ja nebūtu sjūtēt, nedomāju, ka viņš pielīdzinātos. Tā, būs ļoti interesants labs tāds 3... Vājas kārts, jā. Varētu būt, ja iziet augsts, tad... 3, ko viņi tā? Ja flops augsts, jā. Viss. 6, tā. Ja Paljonīs, jā? Jā, Bets, tad viņš savāks. Jā, bet kļāviņam 77% uz uzvaru, jā. Tā ir, ka tu atnāc ar kārti, ar kuru tu īsti nezinu, ko darīt. Es nezinu, ko viņš bija gaidījis 2 pāris dabūt vai straight flash draw. Jā, tas arī to, ko viņš gribēja. Tas matematiski tas nav izdevīgi. Labāk ar 8 ieiet olē. Redzam, Paļonis bija agresors preklapā un turpināja to turnu, un tas palīdzēja viņam vinēt tā labu roku. Tā, mums šeit reklamā, ja kādam pro spēlētājiem interesē labs deals, lūdzu, rakstam, atbildēs visi dabūs rīt. Domāju, ka tāds piedāvājums nebūs ilgi, jo tuvākos 3 mēnešos, pēc tam tomēr iPoker septembrī dālas uz 2. Tu regulāri spēlēs ar regulāriem un fiši tikai ar fišiem. Tur tā būs. Tas nozīmē iPoker, tur, kur ir tādi fiši saites, tur nebūs vairs tie piedāvājumi, tāpēc ir tas pēdējais iespējas, kad paņemt to iespēju. Tā, laba kārta, labs teiks, būs reiz. Noteikti. Tā kā mēs redzam, ka Paljonīs un Laizāns ir diezgan aktīvi. Viena no visaktīvākie arī pat Aļeškins. Viņam arī nekas tāds nebija, bet no rokām. Jā, es biju gaidījis tomēr no Aļeškinam, bet... Jā, arī Mārs tāds klusāks palicies. Arī nekā tāda nav. Bet Māri iespēlē tik ilgi Olimpika, es domāju, viņš saprata, ko tieši viņam kā vajag. Nevar tā, kā tu domā, ka tā pasīva, bet visu laiku tur tik tās fināls. Viņš ir, patiešām pielāgojies šim lokalam vietam un saprata, kas notika. Jā. Es zinu Dima PPL. Viņš bijis vispār kādu brīdi spēlēs šeit ļoti daudz. Un tur katru dienu finālu, ka viņam bija, bet viņš tik daudz spēlē šeit, ka viņš pilnīgi visu zina, ko visi dara. Pilnīgi tā. Bet tas bija sen, tomēr nebija vēl poker tādā līmenī. Tas arī nevar tā aizmirst. Bet, tā ir. Kā tev bija, piemēram, Madridē pielāgoties no Vegasā uzreiz, vai tomēr paņema kādu laiku? Diezgan uzreiz. Uzreiz sanāca tā kā naudu dot. Jo sākumā, kad es sāku spēlēt, man bija lēciens tad no Vegasas uz Madridu. Un tad man bija no labāk uz sliktāk. Tas ir labāk no labākiem spēlētājiem uz sliktākiem spēlētājiem. Un sākumā man arī bija tā, ka es nebiju pārliecināta, kas un kā man ies. Līdz ar to es sāku ļoti tā ABC spēlēt. Jā. Un tad
tu skaties, cik tev ļoti viegli laids nokālo un kad, tev nevajag neko darīt, tad arī tā pārsvarā. Un tad ar laiku tu bišķiņ komfortablāk sāk justies, tad arī vairāk sāc kaut ko. Jā, var atļauties jau sev tur kaut kādu mūvu uztaisīt. Tad tā jūt, ka viņš vājš, tev nekas nav, bet viņš ir vājš. Var arī reiz uztaisīt. Tieši tā. Tā ir. Un atkal, Strupkai patīk tie. Jā, viņam vajag tas flow, jā, tā. Jūtīt konektoru. Patīk, jā. Tā flops viņam nepārāk. Paļonisam, es domāju, ja patīk, viņš uzbruka, viņam ir otrais pāris, nav drau. Manuprāt, vajadzētu sībēt, jā, lai pasargātu septītnieku. Jā. Tā arī notiek, jā, Strupkam. Jā. Arī tas, ka viņi neviens, es tā skatos, daudz necīnās. Pat ja viņi nokālos flopa, ja viņš... Jā, šeit ir tā, ja tomēr tev ir pa lielu cebets, tad viss kārtībā, tur lielāku daļu no bankam saņem. Jā, šodien to ievēroju arī, kad es spēlēju turnīru, jā. Tā, sanāk, pie mūsu galda citi ir 8. Tad tur ir tādi, laikam, 9, 8. Turp šurp kāda varbūt tur stundiņa un būs fināla gals. Jā. Drīz arī futbols. Kad jūs skatīsiet šo ierakstu, jo mums tagad ir aizkavējums kādā stundā, futbols tieši sāksies. Cerams, visi zin, kas par futbolu mums būs. Kā tu jau par Spāņiem būs? Skatīsies futbolu tā? Es nezinu, varētu būt, ka es skatīšos, jā. Bet par Spāņiem? Varētu būt, jā, laikam. Jā, tomēr Spāņi sponsorē tavu dzīvi, vajag. Jā, tā sūdēties nevar. Arī tas kazino arī bija ļoti labs. Jā? Visi tie cilvēki, kas man ļoti patikās, kas tur strādā, tie dīleri, visi bija ļoti patīkami, ļoti labs kolektīvs. Un tā kā es laiku tur regulāri gāju, un varbūt tāpēc, ka arī meiteni. Plus man vēl bija darījums ar kazino to, kad es varēju katru sestdienu vai svētdienu spēlēt, viņam bija 50-60 eiro turnīri, kur bija ļoti vāji, un es varu spēlēt par brīvu. Vienīgais, kas man jāizdara... Par brīvu? Jā, plus man vēl apmaksā bufetē vakariņas uz 2, kas ir aptuveni 60 eiro vērtībā. Un vienīgais, kas man ir jāizdara, ka vienmēr man ir jābūt baigi apģērbušai. Tur pat pārāk kaut kur. Bet ļoti labs dīls, jā, protams, ļoti daudz, protams, jā. Plus tu sponsorē tas spēlētāji. Jā, es zinu to, ka es viņiem patiku to, ka... Mēs bijām, tur bija vēl 2 meitenes, kas regulāri spēlēja, 2 brazīlietes, viena bija, kur spēlēja arī labi, bet otra spēlēja ļoti slikti. Tā bija draudzene, viņa tikko sāka, bet tā bija viss negudrākā laikam ABC pat nezinu, ne? Nē, galīgi garām. Tad, kad pat es sāku spēlēt, to, kad nav. Viņa nekad nevarēs labi spēlēt. Nav ne disciplīnas, nekā. Nezinu, varbūt kaut kas notiek. Laikam viņa baigi, ja tā neizspringsta. Nē, viņa tas pārāk nerūpējā. Tā, ko Ledus kalns ir laba pozīcija un laba kārtā. Es teiks, ne pārāk labs, bet tāpat. Vajag kaut ko darīt, lai dabūt vairāk žetonus. Viņš arī to darīs. Būs reiz. Tā, cik būs? 6,5. Atkal, jā. Strupkam tev visu laiku tādas nav, nevaru pateikt, ka baigi labas rokas, bet tādas... Kaut kas ir, jā. Viduvējs. Bet atkal ar to ledus kalnu, es nezinu, cik viņam ir. Jā, viņam pat nav... 25. Jā, nav pat atkal, just all in, jā. All in, jā. Manuprāt, tas ir tev nevajag pēc tam pieņemt lēmums. Bet Big Blind tagad pielīdzināja. Plus viņam tagad ir jāpieņem lēmumi uz citām ielām. Tad, kad tu ieliec šips, tie vilks, kas vairs jau nādomā. Labi, viņam tur sanaktu konflikt, bet tas... Bet pat arī tagad viņam ir atnācis labs spots, bet viņš nevar neko vinēt no tāda spota. Kas tur pārējiem vajadzētu būt, lai viņi pielīdzinājās, vai tur Jack 10 Diamonds, vai, es nezinu, set, tas tā... Jā, tāpat arī ir to ledus kalnu. Tev ir laba karta, bet tu nepaņem to maksimumu, kuru tu var dabūt no tās kartas. Jā. Tā arī atšķirās, tā vislabākie spēlētājiem ar visiem pārējiem.
ka viņi, ja viņam ir situācija, viņi paņem, nu tā situācija māksla, labi, dažas reizes viņi zaudas, tad tādās brīžas, kur, nu, tāds pāris spēlētājs var nezaudēt, bet, un atkal, man liekas, mēs jau 2 reizes ieraugam. 10, 8 ir tikai smooth call aizmugurē par tādiem, kuriem nav daudz čipi, un ko viņš ar to grib sasniegt. Tad viņš negrib, viņam ir tas plāns, parādās picture, un viņš droši vien, kad nofalsos. Nebūs spēlēšu līdz galu. Jā, bet tad, vairāk tāda cash game domāšana, bet arī tad labi, cash games es piekritu priekš kam forsēt situāciju, paskatīties, tur dabūt labu spotu, dabūt spēlētāju, kurš ar tom pāri samaksās pilnu savu banku. Nu, no tā arī pelns po, cash spēlētāju. Jā. Kad cilvēks tur nevar nomas vienu pāri vai vienu over pāri. Bet, tā, turnīrā tas nav, laikam, pārizāk. Jā, nav, tur vajag vairāk riskēt. Jā, tieši tā riskat. Viņam. Paldies. Mums sātnes vēl minerālu ūdeni. Jā, mums te ienāca arī viesmīlīti. Rozā kleitiņās. Bet visus kazinos viņi tā apģer savu stāfu. Tā, un kas tagad notikās? Mums Māris reizoja. Ha! Nokauloja? Small blind, big blind. Tā, tāds bišķiņ multipods, bet, es domāju, Mārija vienkārši vinas to tagad flopu un neko vairs. 3, 10, 5. Vienā izskrīt. Tā, paļaujas doma. Mārija ir ielicis 10, jā. Paldo, jā. Bet, neko vairāk viņš nevar. Jā. Kaut ko spēlētāja runa, bet tā savā starpā neko tā īsti nevar sadzirdēt. Nav tā kā table talk tā. Jā, bija arī, kad pirms tam, kad komentēju, bija ar to kaimiņu. Un tad viss notiekās, katrs solis tiek komentēts. Bija tīri jautri. Kā redzat sociālais tīklos, kam interesē paskatīties sērijas, kuras palaidāt garām Pokers Latvija YouTube, fotografijas Facebookā, Donkrolā un kurš kam patīk zināt inside informāciju un visu uzdot jautājumus un dabūt uz tām atbildes Twitter Pokers Latvija. Bet mēs esam atpakaļ. Mums viss notiek. Žetoni nāk no viena spēlētāja uz otrā. Bet man gribas kādu player out. Es gribu mazāk spēlētāju vai finālu galvu. Tādu actionu gribas, jo tāds brīdis pirms tam bija tā visu laiku olin. Jā. Šeit diezgan pataisno spēlē, neviens neko baigi. Tā paskatās, tur nekas nesanāk labi, neko tad. Jā. Viss ļoti tā kārtīgi diezgan spēlē. Starp citu, man tev ir jautājums. Es runāju iepriekš ar Raivi, un mēs runājam par imidžiem no dažādām valstīm. Piemēram, tur Skandināvi vienmēr ir ļoti agresīvi, un Spāņi tur emocionāli tā tālāk. Kā tu, piemēram, raksturot, kā tu raksturot latviešus? Vai cilvēks no Latvijas? Sākumā tad man vajag tā kopumu par visiem, piemēram. Ja mēs esam, Vostočna Eiropa, tas būs Austruma Eiropa. Tomēr tas ir agresīvi spēlētāji, bet, ja salīdzinājumā ar Skandināvu, mēs esam pa mīkstu bijuši. Bet salīdzinājumā ar īriem un angļiem mēs esam agresīvāki, jo tie baigi tādi ABC spēlētāji. Bet mēs neesam tik gluži, kā Centrāla Eiropa un Dienvidi.
Man liekas, mēs tāda puslāka stila spēlējam. Tā. Nevaru pateikt, ka mēs tādu spēlējam, bet nevaru pateikt, ka arī lākā pa vidu. Jā, varētu būt. Mēs esam kaut kā starp skandināviem un angļi, kuri spēlē tā, viņam vajag padrošu visu. Jā. Un skandināvi, kuri visu laiku force situācija. Jā, skandināvi. Nā, tev Crazy, kā? jā. Tev kā Kā man liekas, ka tev ir taisnība. Es vienkārši par to domāju, man liekas diezgan grūti. Mums starp citu, pēc tam parunāsim par to. Mums ir, manuprāt, Olins un Kols. Nē, sākumā tikai Kļaviņš iegāja iekšā. Tad ir Laizēns. Nu tagad. Tagad Māri domā? Jā, Māris domā, jā. Jā. Māris domā skaita fiškas, mēs redzam viņu roku, viņš tur kaut ko mahinē ar tiem žetoniem, kaut ko domā, bet domāt viņam ir par ko. Nav, viņam ir tik daudz fiškas, bet tomēr tas ir tā, ka coin flips un... Bet viņš nomet. Nomet, jā. No. Un te ir mazāk kā 10 big blind. Jā, šeit ir call. Jā, kā redzam, nav nemaz tik aizmugurē 42%. Jā, tā. Krieviski tas ir tā boivāja. Es nezinu, kā lāciski tā pār. Kaujanieciski? Kauniciski, jā. Jā, kaujanieciski. Boivāja što. Jā. Tad uzvar arī. Bet tādi cilvēki tā iet olin, ka tā bez emocijām, es nezinu, varbūt nogurums tam ar 9 stundas jau spēl un tā. Tagad, es zaudēju. Tā.